tie stingrie treneri, viņi pienāk brīdis, kad ir pa daudz tiem spēlētājiem, ka tevis prasa ikdienā katru dienu visu laiku maksimumu. Tu turies kaut kādu laiku, tu dod to maksimumu, tad vienā brīdī tev ir tā, ka pietiks, cik var. Tas jau stāsts ir arī ne tikai ar Bobu, man liekas, tas ir... Džons Tortorella nemīlētākais treneris NHL. Lūdzu. Ar atrāvienu. Un visi zina, ka viņš ir ļoti prasīgs. Jā. Viņš ir stingrs, prasīgs. Un bankierots, tas, vismaz man tas ārējais priekšstats arī tāds ir, ka viņš ir stingrs un prasīgs. Rezultāti kaut kādu laiku ir, un tad, kad spēlētāji sāk pie sevis domāt, cik var vienu un to pašu. Kāpēc maķīt ies normāli? Kāpēc man tur tas un tas un tas un tas? Un tad pazūd tā spēle, jo pazūd uzticēšanās trenerim. Un tā arī aiziet sliktāk rezultāti. Jautājums, vai šajā čempī vēl tā kā būs tā lielā uzticība bankī? Vai visi darīs to, ko viņš prasīs? Ja būs vēl šogad, tad viss ir kārtībā. Ja nē, tad... Man vienmēr liekas, tāda tipa treneri kā Hartlī, tev vajadzīgs arī samērā jauns sastāvs. Izsalts sastāvs. Jā, jo tie, kas tur ir vēlāk jau 30 plus stiprākā, viņiem jau šito te visu vairs negribas redzēt. Var vienu... Ej, taču tu galīgi, ko tu kliedz uz mani atkal?